Es ļoti ilgi domāju, par ko es gribu kļūt vispār. Bet tad bija tādi vairāki notikumi dzīvē, kuri pagrieza man skatījumu uz pedagoģiju. Es ļoti gribēju palīdzēt bērniem, bet es nezināju, kā. Sastapos ar to, ka ļoti pašu interesēja, kā viss organismā ir saskaņots. Un kāpēc viens bērns var pateikt, un otrs bērns nevar pateikt. Visus šos gadus es izmantoju šo vienkārši jebkurš cilvēks, kurš atver manas durvis. Pirmais, ko es cenšos viņam sniegt, tikai tās savas labākās jūtas. Es bezgalīgi mīlu savu darbu, es bezgalīgi mīlu savus bērnus, kuri nāk, es esmu viņiem ārkārtīgi pateicīga, jo kas mani padara ļoti gandarītu ir tad, kad es varu redzēt savus rezultātus. Ja vecākam tā ir sasāpējusies tēma, tā tad atbildi viņam ir jāsaņem. Un ja es varu palīdzēt, es noteikti palīdzētu. Jebkurā laikā, jebkurā gadījumā.